Mēs beidzot atradām zeltu. Atcerieties, es zem ūdens atradu valsts numurzīmi Lielupē. Nododot numurzīmi, tad darbinieks pateica, ka būs jāuzgaida valsts policija un būs jāsniedz paskaidrojumi. Tā, vēl viens. Tā ir mopēda bāka izskatās, jā? Vai moča? Kāds stilīgs saulinītes, ne? Uz izsolīti. Glāzītes, šitās ir daudz ļoti. Iespējams no motocikla. Pēc krāsas bordo varētu būt javas. Kādreiz viņas krāsoja tādā krāsā. Tas ir no velosipēda. Izskatās bērnu velosipēda. Reku ļoti smaga porcelāna vītne. Viņa, man liekas, bija kaut kas saistīts ar augstsprieguma elektrību. Un 1972. gads. Ļoti labi saglabājusies. Āķis. Kaut ko vilka ārā vai pontons vilka klāt. Nu, davai. Aha, sazvanās. Čau. Uz tā kādreiz runāju, jums tagad visi mobilām baigi fanojot, jā. Es kā jāvajag iekšā. Ko, vēl viens atradums lāpsta. Šito arī dabūsim krastā, pa vienu riepu mazāk būs ūdenī. Šito mēs tiktu kā ieliksim točnā. Ieliksim slēpnītī kaut kādā. Ja kāds gribēs, varēs atrast. Šitās ir smaržas, man liekas, tā ir pirmā receptes. Var redzēt, ko viss te koncentrāts ir iekšā. Šodien man uz virtuves štruntiem visādiem vilka. Īstenībā tie neko. Svādiņie. Jāni, gaidi, drīz pie tevis variņš atnāks. O, premium. Šito staromātu. Dietiskie džeki arī met laukā. Oreo kola.
Oreo? Jā. Galvenajām mazajām mečām ir šī tāds štruns. Un mazajai galvenajai čikai būs arī šitas virsū. Zelts, pasties. Sekojiet mūsu TikTokam, sekojiet. Reku vēl. Nu, slēpnītī būs vēl kolekcijā. Tā, 79. gada burciņa. Es biju domājis, ka šitai padomu, bet gan jau būs. Šitā nav noteikti no kaut kāds vietējās kafejnīcas. Pīpējot var. Karabīniņš. Tā, Nā, duhona. vēl viena glāzīte. Nu ko, draugi makšķernieki.